Šīs dienas tēma būs par to, kas tad tiešām ir veselīgi. Jo mēs visu laiku dzirdam, nepārtraukti visos raidījumos, visur ārsti, fitnesa, kaut kādi eksperti. Visi runā visu laiku par to, ka tev ir jābūt veselīgam. Kad es vādu zvanus ar klientiem, lai uzsāktu ar viņiem sadarbību, viņi man saka, ka viņi grib būt veselīgi. Bet es lieku viņam iet detaļās. Ko tu domā ar vārdu es gribu būt veselīgi? Kas ir tas, kas tev ar to asociējās? Jo katram tas ir kaut kas pilnīgi un absolūti savādāks. Un tiešām tā arī ir. Jo kādam var būt pavisam neveselīgi tiešām zaudēt svaru, un kādam tas ir nenormāli nepieciešams. Viss ir atkarīgs no tā, vai tu svari 120 vai tu svari 50 kg. Tātad šodien mēs parunāsim par, piemēram, kā pirmais punkts treniņi. Visiem liekas, ja tu neizej ārā no treniņa tā, kad tev kājas netrīc, tu neesi sarkans ar pulsējošu vēnu pieredzi, principā tu neesi bijis uz treniņu, un ja treniņš nav bijis vismaz stundu vai pusotru garš, tad ko tu vispār tur meklēji? Nē, tā nav. Vairāk nav labāk. Labāk ir labāk. Ja tu vari 20 minūtēs iespiest ļoti labu un kvalitatīvu treniņu, tas tāpat būs labāks nekā stunda, kurā tu pārtrenējoties, būsim reāli, mēs varam nonākt pie kaut kādām locītavu sāpēm, pie traumām, pie pārplēsta muskuļa, jo viens ir tas, kad mēs radam šīs mikroplaisas muskuli un tādā veidā mēs viņu audzējam, bet otrs ir tas, ka mēs tiešām pāraujam muskuli. Tāpēc pārtrenēšanās rada arī stresu organismam, šos te traumas, ko es minēju, iekaisumus, un, starp citu, var arī palēnināt tauku nomešanas progresu, jo ķermenis ir nenormālā stresā. Treniņš rada stresu, tev ir jāmāk tā samanģētas treniņš, lai viņš tev neradītu papildus stresu. Nākošais, teiksim, avokado. Visi runā par to, cik avokado ir pilnīgi super ēdiens un visiem vajadzētu to ēst, ja? Nē, tā nav, jo, ja, teiksim, tev ir augsts holesterīns, tad avokado būs vairāk slikts nekā labs tavā gadījumā. Jo šajā gadījumā tas nav par to, ka rieksti ir labi. Olīvispaideļi ir laba, ja? Avokado ir labs, lasis ir labs, ja? Bet piedod ne tad, ja tu esi jau svarā par daudz un tu vienkārši vēl pa virsu saliec šos visus tauku pilnos ēdienus. Nē, tas strādā tā, ka mēs tev nogriežam vispirms kalorijas, ja tu gribi mazināt holesterīnu. Un tad, protams, mēs ieliekam iekšā ļoti mazos daudzumos šos te tauku avotus, kā lasi, avokado, riekstu, seļu. Bet tikai tāpēc, ka tu ēdīsi lasi pēc McDonalda paēšanas, nenozīmē, ka šie tauki tagad aizies uz labajām rezervēm. Tādu, starp citu, nav labo tauku rezervju. Labā nozīme taukiem ir tāda, ka viņi atbalsta hormonus, tātad ādas stāvokli. Ja tu vispār uzturā nelietos labos augus, tad vienkārši sabojāsies āda, sāks lopīties nagi un krist ārā mati. Bet arī par daudz šo te labo tauku nenozīmē, ka tagad tev pilnīgi no ausīm sāks nākt mati. Nē, tas uzreiz nenozīmē, jo vairāk, jo labāk. Tātad atceramies visu laiku šo te, kad vairāk nav labāk. Labāk ir tieši tik, cik tev ir vajadzīgs. Tāpēc noteikti ir jāsako līdz savam holesterīnam. Ir arī cilvēki, kuriem ir šī specifika, ka viņiem visu dzīvi ir paaugstināts holesterīns, un viņš īsti nemainās ne no kā. Tu vari ēst, ko tu gribi, tas nemainās. Mana drauga vecmāmiņai tā ir. Un jau viņai ir pie 70 gadi, un viņai tad nav nekādu īstu veselības problēmu, bet holesterīns viņai ir bijis paaugstināts visu dzīvi, un viņa ir maziņa tieviņa, ja? Tātad ir izņēmumi, bet tāpēc arī mēs visur strādājam uz to, ka personalizēta pieeja. Tas, kas dara tev, tas, kas dara man, nedara tev un otrādāk. Tā vienkārši nevar. Mēs nevaram zakt citu cilvēku programmas un gaidīt, ka tas strādās. Tas nav iespējams. Katram ir pilnīgi savs veids, kā dzīvot. Tāpat kā mums ir katram
kaut kāda sava asins grupa, ja tu nevar paņemt kāda cita cilvēka asins grupu, kuram nav tāda pati kā tev, un mēģināt viņa asins pārliet sevi, jo tev liekas, ka tu būsi vairāk līdzīgāks tam cilvēkam, ja? Es, protams, runāju, jau absurdos, bet es vienkārši gribu, lai jūs saprotat, kad nevajag ņemt kaut kādas šīs ģeneralizētās, ja, tās lielās tēmas, kuras kādam der un mēģināt to ieviest sev bez kaut kāda speciālista palīdzības, jo katram der kaut kas cits. Tad pieņemsim, dabiskais cukurs ir labs. Nē, ja tev ir jāizvēlās vai ielikt tējā medu vai cukuru, no kaut kāda veselības viedokļa jā. Tomēr medum ir pievienotie arī vitamīni, ja? Jo tas tomēr nāk no dabiska procesa, bet ja mēs skatāmies pēc kalorijām, ja mēs gribam, teiksim, zaudēt svaru, tad tur nav nekāda atšķirība. Tas arī ir ar cukuru pilns, ja tikai savādāku cukuru, bet arī tas cukurs padarīs tevi apaļāku, lielāku, ja? Tāpat tās arī šis agaves cukurs, kokosriekstu cukurs. Tas viss tieši tāpat ķermenī tiek uztverts kā cukurs. Tas, kad mēs iegūstam no tā vēl kaut ko, nenozīmē, ka mēs neiegūstam šo cukura daudzumu. Tātad mēs varam lietot gan cukuru, gan medu, gan jebko tādu uzturā, bet nedaudz, tieši nedaudz, ja? Jo cukurs nav pilnīgi tāda kā pamata vajadzība ķermenim. Mēs biežāk esam atkarīgi no cukuru, nekā mums ir reāla nepieciešamība pēc tā. Un izlaist ēdienreizes nav vienmēr neveselīgi. Jau atkal tas ir atkarīgs no tā, kā tu labāk performē. Tātad man izlaist brokastis būtu ļoti slikti, tāpēc, ka man ir poliocistiskās olnīcas, kas nozīmē, ka man no rīta stress ir tāpat jau augstāks. Vienkārši pēc pašas būtības viņš ir augstāks. Man no rīta ir ļoti karsts, jā, es patērēju varbūt vairāk kalorijas tajā brīdī un tā tālāk, bet mans galvenais mērķis ir šo te procesu, ka man ir ļoti karsts un man ir paaugstināts kortizols. Mans mērķis ir šo procesu apstādināt, tāpēc, ka kortizolam ir jābūt paaugstinātam tikai uz brīdi, kurā tu mosties. Tad, kad tu jau esi iegājis dienas ritmā, viņam nebūtu jābūt paaugstinātam visu laiku, jo tas rada tavam ķermenim domu, ka mēs esam pakļauti kaut kādam lielam stresoram, mums skrien pakaļ slepkava. Tā nav. Tāpēc mēs apēdam brokastis, es apēdu no rīta brokastis, lai es nomierinātu savu ķermeni. Bet, ja, teiksim, tev nav šādas te problēmas, un tu tiešām jūties daudz enerģiskāk un labāk, ja tu šīs brokastis neesi paēdis, tad tev vajadzētu sastādīt visu atlikušo dienas plānu, balstoties uz to, ka tu ēd tās vakariņas vēlāk. Sievietēm es ļoti retos gadījumos iesaku šīs brokastis ēst vēlāk vai neēst, tāpēc, ka sievietes ir daudz vairāk pakļautas šīm te kortizola ietekmei, un daudz biežāk mums tas kortizols ir paaugstināts, un sieviešu organisms kā tāds un ķermenis ir jūtīgāks uz visām lietām, tāpēc brokastis būtu tā pēdējā lieta, ko es izlaistu, bet tu mierīgi vari izlaist vakariņas. Ja tu gribi apēst lielākas ēdienreizes brokastīs, pusdienās un launakā, tad tu vari šīs, te, teiksim, 400-500 kalorijas, kas tev bija paredzēts vakaram, tu vari viņas pārlikt uz visām, sadalīt uz visām atlikušajām ēdienreizēm, un tad tev tās ēdienreizes būs lielākas, un vakarā tu vienkārši neēdīs un ātrāk aizies gulēt. Tajā es neko sliktu neredzu. Jā, tu no rīta pamodīsies varbūt izsalkušāks, bet tas arī nav slikti, tāpēc, ka tu no rīta ēdīsi brokastis. Tātad, ja es kaut ko izlaižu, es izlaižu vakariņas. Bet jau atkal mēs skatāmies individuāli, kā kuram tas ir. Arī tad, ja tev ir kaut kādi ēšanas traucējumi un tu ļoti bieži noraujies tieši vakaros, tad izlaist vakariņas ir tāds kā mazs palīgrīgs, jo tad tev nav iespēja norauties ar ēšanu, ja tu neēd vakarā vispār. Jo 90% gadījumos cilvēki pārādās tieši vakaros.
Un arī šis te pats fastings, ja, tātad šis te nēšanas saucamais loks, ja, tātad, teiksim, 16 stundas tu neēdi, 8 stundas tu ēdi. Ja mēs ņemam vērā, piemēram, cilvēks beidz ēst 8 vakarā un sāk ēst 8 no rīta. Tās būtu tātad 12 stundas šīta fastinga, nēšanas, ja. Ja mēs pieliekam vēl 4 stundas klāt un cilvēks sāk ēst tikai 12, tad viņš ir ievērojis šo 16-8 logu, ja, kurā neēst. Kāpēc kaut kādu ēdienu reižu izlaišana reizēm un šīs neēšanas loga pagarināšana strādā, ir tas, ka reizēm tavs ķermenis grib atpūsties no nepārtrauktās gremošanas un pievērsties citām ķermeņa funkcijām, kurām, pieņemsim, šūnu atjaunošanās, šūnu noārdīšanās, ja? Tā ir daudz efektīvāka tad, kad tu neēdi, bet tam nav jābūt tam 16 stundu nēšanas laikam. Šis te pats 12 stundu, kad tu no 8 vakarā līdz 8 rītā, piemēram, neēdi, vai no 6 vakarā līdz 6 rītā, tev jau ir šis 12 stundu loks, kurā ķermenis var atpūsties un jau sāk nodarboties ar citām lietām. Tas ir tā, kādreiz, kad es piekopu vairāk šo te neēšanu, tas bija tā, kad iedomājies apkopēju, kurš mēģina iztīrēt ofisu. Tātad, ja ofis ir pilns ar cilvēkiem, apkopējs nevar kārtīgi iztīrīt šo ofisu, jo viņš nebakstīs tur cilvēku, neslaucīs viņa pēdas nostur, ja, negrūdīs prom viņa krēslu vai galdu, viņš iztīrīs paviršāk, nekā viņš to izdarītu gadījumā, ka tur neviena nebūtu. Un tad šis te nēšanas laiks strādā tā, ka tad, kad ofis ir tukšs, tad tevī vairs nav ēdiena, tad apkopējs, šis te hormons, kas par to atbild, iztīra visas šūniņas, ja viņš tā kā iztīra tavu ofisiņu. Bet tur arī, protams, ir jāskatās, cik ļoti tev tas dara un cik nedara, jo kādreiz, kad es mēģināju ievērot 16, 8 un arī pat drastiskākus, kurus reizēm neēdu 24 stundas, man tas ļoti apgriezās otrādāk un iekoda dibenā, ja? Man sākās ēšanas traucējumi. Tāpēc jau atkal skatāmies individuāli, kā mums tas dara, kā mums tas nedara, kāds iedarās, kādas neiedarās dienas ritmā. Un galu galā tāpat nozīme ir, cik tu pa dienu kopā esi apēdis. Ne tik ļoti, cikos tu ko esi apēdis. Tas, kāpēc es saviem klientiem, teiksim, ļoti iesaku ik pēc cik ilga laika ēst un bez mazai norādu laikus, cikos ēst, ir dēļ tā iemesla, ka es zinu, kā arī psiholoģiski strādā cilvēka prāts. Un ja tu esi kaloriju deficītā, bet tu ēd 6 vai 5 reizes dienā, tad tev nav tik liela sajūta, ka tu esi pusbadā, ja? Nu, jo būsim reāli, kaloriju deficīts ir būt pusbadā, ja? Tātad daži no tiem paņēmieniem, ko es pielietoju, vairāk tādi psiholoģiski, ja? Bet, protams, ka katram klientam tas ir individuāli, un mēs izrunājam visu, un mēs varam arī pielāgot un darboties savādāk. Uztura bagātinātāji, lai cik labi viņi nebūtu, nevelti ir reklāmās vienmēr, uztura bagātinātāji neaizstāja sabalansētu un pilnvērtīgu uzturu. Tieši tā. Kāpēc mēs lietojam, piemēram, omegu? Tāpēc, ka mēs diez vai kāds ēd tik ļoti daudz zivis, ka viņam pietiek šo te labo tauku, ja, kas ir omegā, lai atbalstītu šīs visas ķermeņa funkcijas. Tāpēc tas ir jālieto. Ja tu bieži nebrauc atvaļinājumos un nedabūni D vitamīnu un neesi solāriju, tad tev D vitamīns papildus jālieto un tā tālāk. Ja? Bet tajos ideālajos variantos, ja mēs ejam jau tā dziļāk iekšā uzturu bagātinātājos, tad tomēr vajadzētu skatīties pēc asins analīzēm un pēc tā, vai ir kādas sūdzības, jo nevajag vienmēr lietot visu tikai tāpēc, kad kāds ir pateicis, tāpat arī es savā Instagramā reklamēju dažādus uzturu bagātinātājus, bet tas nav ar domu, ka ej un pērc visu, bet tas ir ar domu, kad es tev pastāstu, ko viņš labu dara, un tu tad saproti, vai tev vajag šo te ekstra palīdzību no šo uzturu bagātinātāju vai nevajag. Tā ir tomēr tāpat katra paša cilvēka izvēle. Būt tievam nav vienādojama zīme ar būt veselīgam. Reizēm cilvēks var būt pirmām kārtām
pārāk tievs, varbūt pārāk maza muskuļu masa, zema enerģija, augsts stress, ja? Nevienmēr tievs nozīmē veselīgs. Ja mēs aizejam, pieņemsim jau sportā, ja, un tās sievietes, kas kāpj uz skatuves, viņu tievuma līmenis nav labs, nav veselīgs, un tas nav kaut kas tāds, ko es rekomendēju. Bet tas jau atkal, katram ir savas kaut kādas preferences un vēlmes, ko viņš grib no sevis redzēt. Es vēlos būt tik tieva, kā sievietes, kas kāpj uz skatuves. Vai tas ir veselīgi? Nē, nav. Tāpēc es eksperimentēšu un es skatīšos, cik tieva es varu kļūt, lai es turpinātu kaut cik normāli funkcionēt. Tātad es esmu gatava ziedot kaut kādu daļu savas enerģijas, lai es būtu tik tieva zināmu iemeslu pēc, ja? Bet tas nenozīmē, ka es būšu veselīga, un es to ļoti labi apzinos. Jā, un tomēr vajadzētu fokusēties uz to, kā tu jūties savā ķermenī, un pēc tā noteikt, cik kilogramus tu gribētu būt. Tātad pēc pašsajūtas. Vairāk proteīna nav labāk, ja tava nepieciešamība ir, teiksim, 120 grami proteīna dienā, tad tas, ka tu ēdīsi 300, nenozīmē, ka tu tagad būsi divreiz stiprāks, divreiz lielāks ar divreiz lielāku muskuļu masu. Nē, tas nozīmē, ka tu visticamāk vienkārši izpirdīsi ārā dārgu vistu. Ja? Jo, būsim reāli, pārāk daudz proteīna rada vēdera problēmas, ļoti bieži tie ir pirdieni, tā ir kaut kāda caurai, tie var būt aizcietējumi, tas ir vienkārši proteīns ir ļoti grūti pārstrādājums, un tikai tāpēc, ka tu lietosi vairāk, nenozīmē, ka tev būs kaut kāds labums no tā. Principā, tavs ķermenis zina, ka viņam ir par daudz proteīna, viņš netiek izmantots, muskulis netiek pietiekoši stimulēts, lai šo te proteīnu izmantotu, tāpēc ķermenis mēģinās no viņa atbrīvoties visos iespējamajos veidos. Tāpēc ir jāzina, ja, tas, cik parasti kā mēs nosakam uz to mērķa svaru, kurā tu gribi būt. Pēc tā mēs nosakam to proteīna gramu daudzumu, cik tev vajadzētu ikdienā lietot. Ja tu gribi uzzināt vairāk un tieši konkrēti par kaut kādu savu proteīna daudzumu, cik tev vajadzētu, tad var zemāk nokomentēt, un es to palīdzēšu aprēķināt, cik dienā ir nepieciešams, lai nebūtu tā, ka tu vienkārši ēd dārgu, jo proteīns ir tomēr visdārgākais, nu, tā kā ēdiens, jā, tāpēc nevajadzētu viņu bezjēdzīgi turpināt ēst vairāk. Glutēns un piens nav slikti. Glutēns un piens ir slikts cilvēkiem, kuriem ir nepanesamības. Ja tev nav šī nepanesamība, tad tu mierīgi vari ēst biezpienus, dzert pienus, ēst maizes, makaronus. Nevajag sakot līdz trendiem, ka piens un glutēns nav labs. Ja tev nav nekāda problēma no tā, tev nebojājas sejas āda, ēdot šos ēdienus, tad viss ir kārtībā, turpin ēst, viņos nav nekas ļauns. Vienkārši bez iemesla viņus izslēdzot no sava uzturu plāna, tu vienkārši radi sev kaut kādu minerālu un kaut kādu uzturu vielu trūkumu. Vai tiešām to vajag? Tikai tāpēc, lai sekot līdz trendiem, ēd maizīti, ēd biezpienu, viss kārtībā, ja tev nav nepanesamība. Un tātad mentālā veselība ir ļoti, ļoti kā vienādojuma zīme ar fizisko veselību, ja? Tātad konstants stress, vainas sajūta, konstanta domāšana par ēdienu un tāda ēdiena apsēstība nav veselīgi. Tas ir kaut kāds jau sarkanais karodziņš, kam vajadzētu pievērst uzmanību, jo tev nevajadzētu visu dienu domāt tikai un vienīgi par ēdienu. Īsta tāda veselība ir tad, kad tev ir mierīgs prāts, ka tev nav stress, jo tev ir jāiet uz kaut kādu saviesīgu pasākumu, tāpēc, ka tu zini, ka tu nevarēsi ēst tos draņķus, kurus tu gribi ēst, bet
tu neesi ticis pār tam faktam, ka tu tiešām viņus tā kā gribi, ja? Jo ir atšķirība, vai mēs ejam uz pasākumu un mums ir vienalga par ēdienu un mēs izbaudām pasākumu, vai mēs ejam uz pasākumu, tāpēc, ka tur būs konkrēts ēdiens, ja? Nevajadzētu būt apsēstam ar ēdienu, to mums tāpat jau mūsu vietā palīdz izdarīt ēdienu industrijas, ja? Veidojot visus šos ēdienus nenormāli atkarību izraisošus un neveselīgus, tāpēc tomēr mēģini pats vēl netendēties uz to pusi vēl vairāk. Kas ir tas, kas strādā? Darīt lietu visu laiku. Tam nav nozīme, ko, bet ja tu kaut ko gribi sasniegt, tev tas visu laiku ir jādara. Ja tu gribi labākus matus, tad tev pie tā ir jāstrādā. Tev ir jāguļ cepurītē, tu viņus nevari sapinkāt, tev viņi ir jāpasargā karstumā, mitrumā, augstumā, tev ir jāliek maskas, tev ir jārūpējās par to lietu, un tev tas ir jādara visu laiku, nevis tikai brīdī, kurā tu ievēro, ka kaut kas ir sabojājies. Ja tu gribi zaudēt svaru, tad tev ir jābūt kaloriju deficītā ilgāku laiku, un tas nav nekāds ātrais risinājums, tikai tāpēc, ka tu nogriezīsi ļoti daudz kalorijas, nenozīmē, ka tu tur nonāksi ātrāk, tu vienkārši vēl vairāk sevi sabojāsi. Tāpat kā, ja tu ar mašīnu gribi nonākt no punkta A līdz punktam B. Tas, ka vietā, kur ir atļauts braukt uz 90 km/h, tu braukst ar 140, tevi nenogādās ātrāk tajā vietā, tāpēc, ka tev ir iespējamība avarēt, tev ir iespējamība saņemt sodu, tev ir iespējamība vienkārši, nezinu, priekšā kaut kādā mirklī būs kaut kāda avārija vai kaut kāds aizkavējums, ka tev tāpat sanāks, ka tu tur nonāci ar to pašu laiku, ar kādu tu būtu nonācis, tu būtu braucis 90 km/h. Stāsts ir par to, ka ātrāk nav labāk, tāpēc, ka tur ir lielāki riski. Un tieši tāpat ir ar ātrāku svara nomešanu. Tev ir risks, ka tev ķermenis vairs neatbildēs tā, kā mēs gribam, lai viņš atbild. Tev ir iespēja, ka tu saslimsi, jo ir novājināta imunitāte. Tev ir iespēja, ka tu pārēdīsies, tāpēc, ka tu pārāk daudz sev esi par strauju nogriezis. Tātad, šīs te īsākie ceļi nedarbojās, ja, jo tur var būt visādi, kā viņus sauca? Slazdi, nē, bet kaut kādi apgrūtinājumi pa ceļam, ja? Tas, ko tu dari katru dienu, ir tas, kas sasumējas kopā un kas rada to lielo bildi, ja? Nefokusējamies tā kā uz kaut kādiem panākumiem katru dienu, lai katru dienu redzētu, ka kaut kas ķermenī ir izmainījies, vai arī, kad pašsajūta momentā uzlabojas. Mēs skatāmies uz lielo bildi, ja? Kāds tu gribi būt pēc 5, pēc 10 gadiem, nevis pēc 5 vai 10 dienām. Tātad skatāmies uz lielo bildi, ja? Tas, no manas puses ir viss par to, ko tad es uzskatu par veselīgu un kādi tad ir tie mīti par to, kas tiešām ir vai nav veselīgi. Un attiecamies pret sevi tā, kā mēs attiektos pret sev pašu tuvāko cilvēku, tad ar lielu mīlestību, cieņu un rūpēšanos. Paldies, kad noskatījāties un tā.